šajā spēlē jums ir kopā tā kā iespējas, kas ir sakojošas. Pirmā ir open shop, tātad atvērt veikalu. Tad, piemēram, būtībā visas spēles sākas to, ka jums jāatver veikals, lai kaut kas notiktu. Ja jūs neatverat veikalu, jūs nevarat dabūt naudu, nekas nenotiek. Tad, kad jūs izvēlaties atvērt veikalu, jums ir iespēja vienā reizē atvērt 2 veikalus. Tātad, pieņemsim, šajā gadījumā pirmais spēlētājs izvēlas atvērt veikalu. Viņi ir atvērt 2 veikalus, bet tā kā jums tikai 5 naudiņas, tad jūs attiecīgi redzat, cik jūs varat atvērties. Viss sāks tikai zilajos rajonos, arī piebilda. Lai jūs pāriet uz zaļo rajonu, būs jāmaksā 80 naudiņas, un lai pāriet uz dzelteno vēl 150 naudiņas. Es to visu atgādināšu, bet tas tā būtībā, ja? Un tātad visu laiku tas, kas ir pirmais, kas kaut kādu darbību izvēlas pirmais, tam ir atlaides. Šajā gadījumā tas, kas atver veikalu, tātad no 2 veikaliem, pirmajam veikalam ir atlaida 2 naudiņas. Un visu laiku tā kā būtībā ir izdevīgāk izvēlēties šo pirmo arī, tad, kad būs ceļu taisīšana, kas to ir pastāstījuši, arī būs atlaide. Lai, piemēram, jūs uzceltu 2 veikalus, viņiem noteikti ir jābūt saistītiem ar ceļu. Tad, ja piemēram veikals atvērts šeit, lai atvērtu veikalu šeit, jābūt ir uzbūvētam šeit 2 ceļu kauliņiem. Ceļš, pēdējums, tiek jau versija, tur Tātad, un visiem veikaliem ir jābūt saistītiem ar ceļu. Jūs nevarat uzbūvēt veikalu šeit, un tad uzbūvēt veikalu šeit. Jums ir jāizbūvē tad attiecīgi, kā jūs gribat ceļš līdz tai vietai, kur jūs gribat uzbūvēt veikalu. Ja? Tātad, šeit ir atšķirība. Šeit ir mazie kauliņi, un šis ir lielais kauliņš. Lielais kauliņš ir team person, un mazais ir tā kā vienkārši workers. Kāda ir tā atšķirība? Tad, kad jūs būvējat veikalu, šeit ir 2, un tad dzeltenajā būs tā kā 3. Tātad, lai veikals darbotos, vajag vai nu 3, tos workerus vai nu 2. Bet team person ir tā iespēja, ka uzliekot viņu, viņš aizvieto vai nu 2 vai nu 3 uz tā lauciņa. Tu arī būs tāda iespēja, bet tur būs iespēja tikai šeit. To es noteikti atgādināšu. Tātad, jā, bet to likšanu iekšā varbūt nevajag ļoti, jo jūs tā kā būsiet kaut kādā konkrētā rajonā, kur ir rajona nosaukumi, un ja jūs uzliekat to team person šitiem te uz tā rajona, kas jums ir, jums nāk atkal papildus nauda par to, ka viņš stāv uz šīs te vietas, ja? Tad visu laiku jums ir iespēja kaut kā, ja jūs izvēlaties pirmais income, tad jums nāk papildus nauda. Pārējiem ir vienam var jā. Nu, un tad, ja jūs izvēlaties, ja tieši jūs esat izvēlēties team person, tad kur jums ir vēl 2 šādi te kauliņi, kad būtībā, ja jūs beigās varat uzlikt uz visiem tā kā, bet pārējiem tātad pienākās viens workers attiecīgi. Ja, piemēram, šeit izvēlās team person, es viņai iedodu, bet pārējos saņemt vienu šitādu. Kur ir atšķirība? Tad, kad jūs būvējat ceļu, jūs varat ņemt no šitās kaudzītes, cik jūs gribat vienā reizē uzbūvēt 3 ceļus. Ja? Jūs varat ņemt no šīs kaudzītes, cik jums vajag. Tad, kad jūs būvējat veikalu, jums ir jābūt šito sauc tā kā par office, ja? Un tad jūsu ofisā ir jābūt strādniekiem. Un strādniekus šis savukārt var dabūt izvēlēties kur opciju workers. Ja? Tas, kas izvēlās workers, tam pienākas 2, pārējiem katrs var paņemt pa vienam. Tālāk, kas ir svarīgi, tad, kad pieņemsim izvēles opciju workers, jums ir vienīgā iespēja spēlēt uz šī lauciņa. Viņi gan būs vairākas reizes, bet būtībā samainīt, pieņemsim team person pret šiem te workeriem. Jo ir dažādas situācijas, kad jums ir izdevīgāk, ja tas team person stāv šeit, citreiz jums vajag lielākai peļņai, vai pieņemsim, lai kāds veikals darboties labāk, lai tas team person ir šeit. Kāda šeit? Man ir 2 nav 2, jā. Un, jā, to es pateicu. Būtībā, ja jums ir tikai viens workers, piemēram, jūs varat to atvērt veikalu ar vienu, bet par to jums nenāks peļņa. Tikai tajā brīdī, kad jūs pieliksiet klāt otru, kas ir iespējams tikai uz workeru lauciņu, kad notiek tā maiņa starp office un spēles laukumu, tad jums sāks nest peļņu. Izklausās baigi sarežģīt, bet pirmo apmes iziesim lēnām, jūs iebrauksiet, tur baigi ātri nebūs traki. Tikai kā piemērs, kad mēs sākam? Mēs šodien spēlēsim kā spēli, bet es jums katram iziešu līdzi un es tiešām nebūs traki. Šitien ir 2 vienādi lauciņi manī, tad, kad jūs saprotat, ka jums īsti nav nekādas citas iespējas palikušas, kad viss ir izmantots, tad jūs izvēlaties manīšu, jums iedod 2 naudiņas, kas no sākuma ir baigi daudz, beigās tas īstenībā nekās. Jā.
Tātad new area, tas ir arī tas lauciņš, kad jūs gribat pāriet no zilā pāriet uz zaļo zonu, kur jums pašam izdevīgāk jūs pats to izvēlaties, un no zaļās uz dzeltenā. Izvēlaties new area, tātad jums ir šādi iespēja, un komponenti ir detaļas. Jā. Un komponenti ir šīs detaļas. Ir tā, ka katru var izvēlēties vienā aplīkai, tā kā jūs šitā, tur būsiet katrs izvēlējies kaut ko, un tas būs, tā, kad jūs visi būsiet šeit, viens aplis būs izgājis. Un tad tas, kas bija pirmais, nāks te beigās, un tā jūs iesiet uz apli, un jums katram būs iespēja būt pirmajam, tā kā. Un tad ir komponenti ir vienkārši vienalga, kur jūs, tas, kas izvēlēsies, varēs izvēlēties vai nu lielo vai mazo detaļu, otram paliks tātad attiecīgi viena no šīm detaļām. Detaļas var sākt pirkt no zaļās zonas. Zaļajā zonā jūs varat pirkt jau mazo detaļu, dzeltenajā zonā jūs varat jau pirkt arī lielo detaļu. Saku uzreiz, tad, kad jums ir daudz naudas un netaupiet viņu, jo beigās, tad, kad sāksies cīņa par detaļām, īstenībā to ir baigi ievirsties, tāpēc, ka vienā aplī var tikai šīs divas detaļas paņemt. Ja jūs viņu nepaņemat, tad jums jāgaida vēl viens aplis, un ja kāds ir jums priekšā un viņš paņems apkārt, jūs gaidīsiet vēl vienu apli, tad pienāks 2,10 un reāli neviens nebūs izpildījis savu misiju. Tā kā to daram uzreiz. Vai es kaut ko nepastāstīju, tad domāju? Liekas, ka viss īsumā ir. Tagad iesim cauri pirmo apli. Jā, income no money. Šitos ne. Incomes ir tas, kas izvēlās, tad par visiem tiem saviem veikaliem dabū income, naudu. Pirmajam cilvēkam atkal ir bonus par to, ka viņš ir izvēlējis income. Un pārējie tad visi paplasaņem income, un kurus vēl nepastāstīja? Pastāstīja, jā? Income var būt tad, kad tu jau uzbūvēts veikals? Jā, tas ir būtībā. Jūs teikt visiem īstenībā uzreiz, kad pirmā gājiena būs veikals pirmais. Un tad, kas ir svarīgi? Atlaide zilajā zonā pirmajam, kas izvēlas veikalu, ir 2 naudiņas. Tad šajā gadījumā meitenei, kas ņem, viņai ir naudiņas tikai 5, bet tā kā viņai ir atlaide 2, viņa var izvēlēties veikalu par 7. Ja? Un tas ir arī svarīgi visā spēlē atcerēties, ka ir tās atlaides ir 2, 3, 5, tas darbojas gandrīz visur. Tātad šajā zonā par pirmo veikalu atlaide ir 2, šajā 3, šajā 5. Tas var noderēt, ja jums nepietiek nauda, bet jūs veikalu varat tikai tā nopirkt. Ja? Par ceļiem viens ceļš maksā šajā zonā 4, šajā zonā 8, šajā zonā 12. Ja? Atlaide, man vajadzētu dabūt angļu versiju kaut ko nošķiet. Cik bija pirmajā zonā ceļš? 4, 8, 12. Atlaide par ceļiem bija arī 2, 3, 5 visam. Būtībā tie skaitļi, ka jūs arī, kad beigās man jau galva kūpēs no tiem visiem skaitļiem, jūs noteikti atgādiniet visu, lai tad viss. Mēs varam nopirkt par 8, ja man ir tikai 5. Ir tā, ka šī zilajos laukumos visi ceļi maksā 4. Jūs varat uzbūt vienā reizē 3 ceļus, un katrs ceļš maksā 4, tātad maksimums tās ir 12 naudiņas. Bet tas, kurš izvēlas pirmajam ceļam no tiem 3, tādi šķētīgi, tur ir tātad atlaide 2. Es saku, mums to ir pirmo apli saņemsim, jūs sāksiet iebraukt, tad viss būs čiknegā. Tātad šī gadījumā tu esi pirmā, un tad... Jā, sorry. Tā. Un tad tas, kas, un arī svarīgi, tā opcija, kas ir izvēlēta, šajā gadījumā tas būs open shop, tātad visā šajā aplī otrais nevar izvēlēties.